Cilvēks atnāk sporta zāli pēc veselības, bet beigās aiziet ar sāpošu muguru, sāpošiem ceļiem un vēl visu pārējo. Tikai tāpēc, ka ķermenis ir sataisīts mums tā, ka, piemēram, mainot soli, piemēram, uz priekšu, sākumā vienu roku priekšā, roka vienu rokšā, spēcīga, otra roka spēcīga, uztaisījām solīt uz priekšu, šakdzēlē, tā. Šī roka paliek spēcīga, šī roka paliek vāja. Samainījām kājas, šī roka palika vāja, šī roka palika stipra. Un tie ir ķermeņa refleksi, kuri būtu arī sportā jāievēro, ne tikai ikdienas dzīvē. Piemēram, taisot parasto vilkmi, pietupienu, vai vienalga, kuru vingrojam un nepareizi. Jā, taisam vilkmi, ielpa, lai augšu izelpa. 10 reizes uztaisam. Pārbaudīsim, kas strādā šiem vingrinājumiem. Kā strādā hamstringiem, dibenam jāstrādā mugurai. Vai strādā tikai mugura? Kas šajā vingrinājumā visu kompensē? Jo bieži tā, ka cilvēks uztaisa tur treniņu, tur nezinu, to pašu pietupienu vai vilkmi, un pēc tam sūdzās, ka sāp mugurā. Pārbaudam. Būtu jāstrādā dibenam. Ceļam kā augšā. Turam. Kāja vāja. Šitā vēl kaut cik turās. Hamstringu es gribēju nogu. Bez nekādas piepūles. Štormeņa. Bez piepūles. Mugura stingra paliek. Var jūs, kad reiz muguras kvadrā savalkās, jūs vieta stingra paliek. Jo sāk visu kompensēt. Tagad ceļamies augšā. Viss tas pats, tikai vienu kāju priekšā liekam, aizmurēju kājas purngala, hop, svars priekšā, hop. Lejā ielpa, augšu izelpa. Kaļiem pilnbēšu ходит. Ielpa, augšu izelpa. Ja tur runa tikai par paredzēs, ne tikai tur var gan izviet taisnām kājām mēģināt taisīt vilkmi, tāpatās strādās mugura, viss šitais, ja jutīsiet, kas stiepjās, vienalga izslēdzas muskulis, strādā uz 40% varbūt tikai. Strādā kompensātoru muskuļi. Guņamies? Vienīgi to, ka viena kāja, protams, pareizi jābūt tā, kā abām kājām būtu jāizslēdzas muskuļiem. Jo refleks sāk strādāt pareizi. Saliecam. Otra. Pilnīgi atlec, nozīmē, ka viss pareizi. Augšā. Spiežam. Labi. Augšā. Labi. Kā lejā. Viņas pilvā. Jā, mugura arī uzreiz atslābinās.